Matemātikas izaicinājums 68. diena. Daudzstāvīgas daļas 3. daļa. Paskatīsimies vēl nedaudz sarežģītāku piemēru. Skaitītājā 1/2 plus 2/1/4. Saucējā 5 mīnus 5/6. Šādā situācijā neizpaužas nekādas interesantas īpašības, kas nozīmē, ka vienkārši jāveic darbības atbilstoši darbību secībai. Saskaitīsim 1/2 ar 2/1 un 1/4 un būs 2/3/4. Tad atņemsim 5/6 no 5 un būs 4 un 1/6. Tagad šos skaitļus vajag izdalīt, un to visvieglāk izdarīt pārveidojot jauktos skaitļus par parastajām daļām. 2 un 3/4 ir 11/4. Savukārt 4 un 1/6 ir 25/6. 11/4 dalīt ar 25/6 mēs jau ļoti labi protam. Būs 66 simtdaļas, ko varam vai nu saīsināt uz 33/50, vai arī izmantot iespēju izteikt decimāldaļā un uzrakstīt kā 0,66.